Kāpēc tu tik daudz angliskus vārdus izmanto? Pusi dzīvi nodzīvoju ārzemēs. Man viss coachings, viss biznesa ir angļu valodā arī. Viņš teica, treniņš un džims ir izglābis viņa dzīvību. Tā kā ja tu ej tiešām cauri grūtībām, atnāc uzbliedz rokas, tu redzēsi pasauli pavisam citādāk. Attiecīgi, ja tev rokas stāv gar sāniem un viņi stāv maza, tad tev jāfokusējas uz lielo galvu. Un tie ir vingrinājumi, hantlēm stāvs, hammeris. Jā, mums jau viegli runāt, es vairāk pelnēm un, protams, tas izklausās daudz vienkāršāk. Viņš pārdeva mašīnu, lai varētu mani hairot kā savu coachu. Tā kā, ja tu gribi, tu vienmēr vari atrast variantu, kā ieguldīt sevi. What's up? Laipni aicināts pirmajā YouTube video. Šim būtu bijis jābūt otrajam, taču mums pirmais neizdevās. Kāpēc neizdevās? Mēs braucām filmēt mūsu semināru, bet mums nomira mikrofons. Bet, kā jau saka, pirmie kaķāni jāslīcina, mēs uzsākam jaunu YouTube karjeru, bet mēs kavējam, mēs reāli kavējam, mums viesis jau gaida pie džima, un lai mēs nekavētu, ir jāiešauž zvērs, lai mēs varam ātrāk aizbraukt uz džimu. Lauris teica, ka tu labāk iedzer puskūpi, jo viņš baigi kikojot. Tā kā skatīsies, kas tur būs, es jau tā esmu sadzēries kafiju, esmu super excited, un davai, būs pirmais tests. Tie, kas zina, veco Jack 3D, viņš garšo tieši tāpat. Man pat pilnīgi asaras acīs saskrēja. Pie kā mēs braucam? Mēs braucam pie cilvēka, kam ir misija šajā pasaulē. Viņš ir Džeks, kas palīdz cilvēkiem sakārtot fitnesu, mentalitāti, uzturu. Tādā interesantā veidā ar viņu sapazinos, un tā situācija ir tāda, ka liekas, ka ir draugs forever, vai ne? Es visiem novēlu tādu cilvēku dzīvē, kā viņu, ko jūs šodien satiksiet. Es zinu, ka treniņš būs jaudīgs, bet noteikti to īsto daļu, to, ko vēl neviens nav redzējis par viņu, jūs redzēsiet podkāstā. What's up? Varbūt tad nefilmēt otrs. Šodien uzbliezīsim muguru un bicīti. Tā kā viena no dienām, kas man patīk vislabāk īstenībā. Ļausim Andrim pastāstīt, kas ir tas, ko viņš nodarbojās, un kāpēc vispār jums šodien vajadzēja klausīties tam, ko Andris stāsta? Īsumā es nodarbojos ar online fitness coachingu. Es palīdzu cilvēkiem optimizēt savu fizisko, emocionālo un mentālo stāvokli, lai viņi var uzlabot savu dzīvi. Principā klienti ir tikai no ārzemēm šobrīd. Mums ir aplikācija, mums ir Facebook grupa, kur mums ir komūna ar visiem klientiem. Lielākais, ko mēs darām un ko es daru, ir tas, ka es palīdzu cilvēkiem tieši to garīgo stāvokli attīstīt un to mindsetu. Jo tas arī principā ir tas lielākais limitējošais faktors, kāpēc cilvēki nevar sasniegt savus rezultātus gan fitnesā, gan karjerā, gan arī personīgā dzīvē. Nu ko, iepazīstinājis tu esi? Tagad ļausim viņam rādīt to virtuvi. Mācīt jums daudz ko jaunu par treniņiem, par mentalitāti. Un, protams, es pa starp arī kaut ko ņemšu pagudrošos. Ar ko sākam? Ar rowing mašīnu? Sāksim. Labi, es īstenībā neesmu rowing mašīnu taisīt 100 gadus. Bet nekas? Nu nē, sorry. Kā viņš darbojas? Brēc, viņš to neesmu kāds 100 gadus izmantot. Airē. Cik tu, Andri, ilgi parasti iesildies, un ko tu dari priekš iesildīšanās? Kaut kāds 5-10 minūtes. Šodien, tā kā mēs trenēsim muguru, bišķi iesildīsim muguru šeit, kā arī nedaudz to kardio, lai asinis labāk plūst pa ķermeni. Bet galvenais, lai viss locītavs ir silts un lai ir dabūtu svaigas asins. Tieši tā, jā. Pirmais būs pievilkšanās. Davai. Iztaipīsim visu, arī bišķīt pakarāsimies sākumā. Kur mans dzeramais? Tur. Redz, cik tālu jau aizgāja, neiedomājas par ūdeni. Tā, Andri, mēs esam iesildījušies, mēs esam pievilkušies, uztaisījuši rowing mašīnu. Ko mēs daram tālāk? Paņemsim V1, tā būs bišķīt savādāks rowing mašīna. Un te ar vienu pusi tā kā unilateral movements, ar vienu roku tā kā pavilksim. Okay. Vairāk palīdz arī izolēt to vienu pusi. Ja kādreiz disbalans vai kaut kas ķermenim, tad arī tie unilateral movements baigi labie. Īstenībā varētu paņemt lifting straps priekš šitā. Nu labi, uztaisīsim vienu, varas to iesildīties. Te princips līdzīgs arī. Elkoni mēģiniet turēt tuvu pie ķermeņa un tā kā kabatiņā valciet. Cilvēki noteikti prasa, cik ilgi treniņš iet.
ar cilvēkiem, ko es trenējos, kas vairāk mēģina vienkārši uzlabot savu dzīves stilu, kas nav profesionāli atlēti, stunda maks, neko vairāk nevajag, vienkārši vajag izspiest sevi. Intensitātei jābūt diezgan augstai, bet ja jūs principā tur trenēties 2 stundas, un tas principā liecina par to, ka jūs netrenēties pietiekami intensīvi. Un gal galā, ja tu nekāp uz skatuves, priekš kam ilgāk tev sēdēt, tev ir ģimene, tev ir biznesa, tev ir jāmauc. Ātri ienāc, fokus, nobliez, darīts, vai ne? Tieši tā, jā. Vispār, Zolitūdas džims viens no maniem mīļākajiem The Gym, jo tās telpas ir lieli logi, gaiši, viss ir jauns, viss ir skaisti. Tā kā, ja tu neesi pamēģinājis jauno Zolitūdas džimu, es jums noteikti iesaku. Lifting straps, tieši pirms tam runājam par viņiem. Aplieciet viņš tā te. Tad saspiežiet. Un jūs jutīsieties tā, ka jums noņem spriedzi no šitā muskuļa un arī no bicīša. Un būs vieglāk fokusēties uz muguras musīšiem. Ja cilvēks grib nomest 10 kg, un viņš ir diezgan aizņemts, tā kā cik reizes tu ieteiktu viņam nākt uz svaru zāli? Pirmkārt, šis tāds ļoti individuāls jautājums. Tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka dzīves stila. Mani, principā, klienti, kas trenējās tikai 3 reizes nedēļā, jo, principā, daudziem cilvēkiem vienkārši nav tā laika, un ar 3 reizēm tie var sasniegt brīnišķīgus rezultātus, ja dari pareizās lietas. Lai nomestu svaru, lielākais faktors būs tavs uzturs, tā kā tev vairāk jāpiedomā, kā tā ir ikdienā, un trenēšana, tad tu piedos to vairāk muskuļu būvēšanu, lai tu būtu stiprāks, veselīgāks un tā tālāk. Manuprāt, cilvēkiem ir tāds interesants uzskats izveidojies, ka, zin kā, viņi domā, ka viņam ir jāieliek nenormālākais darbs, lai viņš sasniegtu kaut kādus rezultātus, vai ne? Un līdz ar to viņš to pirmo soli nespēja spērt, bet realitātē tu vari sākt ar minimumu. Labāk ir darīt kaut ko nekā neko, vai ne? Tieši tā, un es vienmēr iesaku labāk sākt ar mazāk, nekā lielākā daļa cilvēku. Viņi uzreiz sāk ar 6 reizēm, vienkārši saprot pēc 2 nedēļām, ka viņi to nevar uzturēt. Tā kā es strādāju principā dzīves stila klientiem, ļoti bieži mani klienti ir tādās ļoti augstās profesijās, arī ļoti bieži viņi ceļo tieši pa darbu un arī paši vienkārši ceļo arī atpūtai. Tad sanāk tā, ka viņi nemaz nevar trenēties 5-6 reizes nedēļā, un viņam tas arī nav vajadzīgs. Viņam reāli tīri to dzīves kvalitāti uzlabot, uzturēt sevi labā formā, labi iztīties, un tad 3-4 reizes, ja tu dari pareizās lietas, ir vairāk nekā vajag. Protams, ja tu vēlies būt profesionālais bodybuilderis, tad mēs par to nerunājam. Pats trenējies tikai 4 reizes nedēļā. Ok, jā, tieši to es arī gribēju jautāt. Tu arī esi tāds džeks, kas mīl paceļot, vai ne? Un izbaudīt, protams, ēdienu. Kā tur ir ar to ēšanu? Tu ēd tikai rīsu un vistas filē, vai tomēr ēd arī kaut ko tādu, kas garšo? Galīgi nē. Ceļši man ļoti garšo ēdienas, kā jau lielai daļai cilvēku. Un, mēs arī to apmācam klientiem, kā to visu var sabalansēt. Gan ceļojot, gan, piemēram, ēdot kaut kādām balītēm, vai arī svinot Ziemassvētkus, tā, lai jums nebūtu jāzaudē tas progress. Tiklīdz jūs saprotat vairāk, kā uzturs vispār strādā, saprotat vairāk par kalorijām, makrosiem, tad tas viss ir daudz vieglāk, bet lielākā daļa cilvēku vienkārši nav tās zināšanas. Viņi domā, lai sasniegtu rezultātus, tad jābūt pilnīgi perfektam visās sastāvdaļās, un pēc tam, lai zaudētos rezultātus, tad principā tu apēd vienu burgeri un viss progress pazudīs. Man daudz klienti ir tā, kad ienāca programmā, ka viņi tie perfekcionisti, un viņam bija tas limitācijas faktors, ka mums vajadzēja tikt pāri un saprast viņam, ka ir tas balans, arī bija šī jāpiedomā un jāsaprot arī to, ka vairāk jāfokusēs uz konsistenciju. Ko es daru ilgtermiņā bieži vai ne, nevis ko es daru dažreiz tur. Man arī ir tādi džeki, kas grib būt perfekti, tā kā perfekts treniņš, perfekts rutīns, un tiklīdz viņš kaut ko izlaiž, viņš vienkārši atmetās. Un tad es jautāju, kas notiek, kāpēc? Man tur izjuka tas, un es vienkārši domāju, man nafik to nevajag. Kāds nevajag? Nē, katru dienu centies pieņemt labāku lēmumu pretī tai savai labākajai versijai, un tas paliks vieglāk un vieglāk un vieglāk, un beigās tas imperfect action tev būs iedevis daudz uzvaras līdz tam mērķim, ko tu centies sasniegt. Tas pats stulbākais ir tas, ka tikko mums kaut kas nesanāk, mēs to visu enerģiju iegriežam uz sevi, mēs sākam negatīvi ar sevi runāt, mēs sākam nospiest ar to negatīvo iekšējo dialogu, mēs ieliekam sev vainas sajūtā, un kā mēs zinām, vibrācijas skala vainas sajūta ir viens soli pirms pašnāvības. Ja tu pietiekami ilgi tur sēdi, tu vari arī no turienes netikt ārā. Bet attiecīgi, lai tiktu no turienes ārā, samierinies, ka tā kā kļūdīties ir daļa no procesa, un nebūt perfektam ir laba lieta. Tev nav jābūt perfektam, jo reāli perfekcionisms tev attur no tās dzīves, kur tu gribi dzīvot. Ir jāspēr tie soļi pretī tai dzīvei. Let's go! Principā arī ar trenēšanos es taisu 3 setus
katru vingrinājumu pa lielam. Kādreiz trenēju par vairāk volumu, tur taisīju 4-5 setus, bet sapratu, piemēram, man individuāli tas nebija nepieciešams, lai dabūtu rezultāts. Es tagad trenējos mazāk, bet man labāk rezultāti principā. Un ar tiem vingrinājumiem pirmos 2 setus tā kā close to failure, tā kā jums paliek 2-3 repi rezervē, jo jūs gribat, lai jums būtu tas stimuls tiem muskuļiem, lai vispār viņi augtu. Jo tiem muskuļiem nav tas jaunais stimuls, viņam nav iemesli, kāpēc vispār mainīties, vai ne? Un tad to trešo es eju tā kā līdz failure, tā kā izspiežu visu, kas man ir. Vai, moči. Pagaidām pats. Vēl 3 vismaz. Vēl 3 vismaz. Vēl 3. Vai. Pēd, vai, iziet. 1, 2, 3, iziet. Turi, lēnām. Laps. Jā, es jau būtu apstājies jau pie 6. Un vēl 6. Tomēr, kad tev ir kāds blakus, šo var pieskatīt un arī tā nedaudz tā motivācija, ka tu gribi izspiest visu to sulu. Tā, kad trenējies viens, tu gribi ātrāk padoties. Tev tāds competitions uzreiz ir, jā. Jā. Un liela daļa cilvēku saka, jā, es trenējos baigi intensīvi, es tur baigi močīju zālē, bet īstenībā viņi nemaz nezina, cik tālu viņi ir prom no tā savu limita. Un, tev tiešām daudz vairāk ir enerģijas iekšā, nekā tu domā. Tev vienkārši vajag to nelielo stimulu no kāda cita vai motivāciju. Reāli, lai sasniegt labāks rezultāts ātrāk, tev ir jābūt mazliet ķertam. Tev ir mazliet jāriskē, tev ir jāiet iekšā tajās zonās, kur tu domā, ka tu nevari. Un tad tu beigās saproti, īstenībā es varu, vēl bija 2 reizes iekšā. Redz, ja Andris ir labs, viņš reiz visu notīra, visu čotku. Paraugu bērni. Kārtība primārais. Jā. Liezīsim tālāk. Rokas, bicītes palka. Aiziet. 3 vienāji mugurē, tagad paņemsim bicīti. Paņemsim incline dumbbell curls. Tas man patīk, jā. Tas mans favorīts. Un pēc tam var preacher curls. Jo te ir tā mašīna. Kur ir, tu varam to pēc tam uzliest. Okay. Principā, ja gribat attīstīt bicīti, tad prasiet padomu Mārtiņam. Nē, man biceps maziņš šeit. Triceps to gan. Visos 3 leņķos. Principā, ja gribat kaut kādu vingrinājumu, kas ir tā kā aiz jums, aiz ķermeņa, tad tie vingrinājumi, kur jums rokas ir blakus ķermenim, un vingrinājums, kur jums kaut kas priekšā, tā kā preacher curl. Un ja jūs darīsiet tajos visos 3 leņķos, tad arī tas bicīts attīstīsies. Un abas bicīšu galvas arī progresēs. Tagad šī gadījumā te būs lielā galva, vai ne? Un te būs mazā galva. Un tu ar tiem 3 vingrinājumiem iznīcini viņas abas un bicītes aug un izveidojas estētisks. Un attiecīgi arī, protams, ja tu vari redzēt, ja tev tas biceps bīķis ir maziņš, tad vairāk liec fokus uz vingrinājumiem, kur tev elkoņi ir priekšā. Ja tu jūti, ka tev garā galva ir maza, attiecīgi, ja tev roka stāv gar sāniem un viņa izstās maza un plāna, tad tev jāfokusējas vairāk ir uz lielo galvu. Un tie ir vingrinājumi ar hantlēm stāvus, hammeris, vienkārši ar stieni. Tie ir vingrinājumi, kas tev dos to lielos galvas attīstību. Lai biežam. Pats svarīgākais kontrolēt, nemētāt rokas, neizmantot kā momentumu. Tīri jūt to mind-muscle connection, lai tieši bicīti strādā, nevis priekšējais plecs vai kāda cita muskuļu grupa. Un lejā rītīgi izstiet, ļautai rokai lēst to bici. Full range of motion. Labs, pampiņš jau parādās. Andri, kāpēc tu tik daudz angliskus vārdus izmanto? Tāpēc, ka iemācījies? Tāpēc, ka es pusdzīvi nodzīvoju ārzemēs. Tāpēc man īstenībā latviešu valodā ir daudz grūtāk runāt, sevišķi par tēmām, kas saistītas ar fitnesu. Angļu valodā man tas viss būtu daudz plūstošāks. Un man viss coachings, viss bizness ir angļu valodā, arī strādāju ārzemju klientiem. Tā kā es 5 gadus nodzīvoju Somijā, kad es biju jaunāks, un 11 gadus nodzīvoju Londonā. Latvijā atgriezos tikai pirms 2 gadiem, tāpēc tā latviešu valoda bišķi pieklibo. Bet jā, tur es arī to visu uzsāku. Aizbraucu uz Londonu, man bija 19 gadi, un sākumā bija baigi grūti. Negāju viegli, visādi šķēršļi bija ceļš, tāpēc, ka man nebija nekāda finansiālā balstiņa. Principā pašam vajadzēja tikt pāri visām savām problēmām. Jā, finanses. Iemācīties dzīvot, iemācīties par rēķiniem, kā vispār dzīve strādāja, un neko mums īstenībā skolā vispār nemāca. Un tad bija tā daudz šķēršļi, un arī bija daudz kļūdas, ko es pieļāvu. Bet paldies Dievam, kad arī beigās tas man veda uz to ceļu, kur es uzsāku savu biznesu, vispār attīstījos savādāk fitnesu, atradu
un tāpēc tam jau vispārējais bija kā vēsturē. Un lielākais padoms, ko es iesaku jauniešiem, ja nezinu, ko darīt, pamēģiniet padzīvot ārzemēs, jo tad jūs tiešām atvērsies tas skatiens uz visu dzīvi pavisam savādāks, iemācīsieties par daudzām kultūrām, iemācīsieties daudz ko par sevīm arī, un arī jūs tas ieliks tādā diskomfortā, kur jums nāksies vienkārši augt. Un es ļoti sarezināju, jo es tieši tāpat izdarīju, aizbraucu uz Norvēģiju, reāli bija jauns puika bez naudas, principā man mašīnā bija tik cik ēst un man konts bija tukšs, un attiecīgi es biju spiests darboties, un tajos brīžos, kad tev pakaļ deg, tu esi motivētākais, tu esi enerģiskākais, un tu esi spiests darīt, lai tu varētu fucking paēst, vai ne? Un galā, tu neskatītos supervaroņu filmas bez grūtībām, vai ne? Supervaroņi vienmēr cieši. Mums tepat blakus valstīs, vai ne, notiek visādi brīnumi, kur cilvēkiem jādomā, viņam šodien kaut kas uz galvas neuzskatīs, vai vispār viņam ģimeni izdzīvos. Tā kā mūsu tās problēmas, salīdzinot citu cilvēku problēmām, viņas diezgan niecīgas, un bieži vien mēs paši vienkārši viņus uzstādām par tādiem ziloņiem. Bet, godīgi sakot, vienkārši mācieties no tām problēmām un turpiniet augt un močiet un esiet tajā diskomfortā, ja tur tā izaugsme notiek. Un ja tiešām tas iesprūdz kaut kādos brīžos, rekur treniņš, Andris pastāstīs vairāk par savu stāstu rītā, viņš teica, treniņš un džims ir izglābis viņa dzīvību. Tā kā, ja tu ej tiešām cauri grūtībām, atnāc uzbliez rokas, tu redzēsi pasauli pavisam citādāk. Jā, tāpēc jau ir tas piemērs, kāpēc mēs sakam, kāpēc vispār jātrenējas un jāvelc laiks savai veselībai. Jo tajos brīžos, kad būs visādas grūtības dzīvē, ja tu neesi tajā augstākajā emocionālā, mentālajā un fiziskajā stāvoklī, tad vienkārši būs daudz grūtāk tikt pār tām problēmām. Tā kā es ikdienā arī strādāju ar biznesa cilvēkiem, kur grib uzlabot savu produktivitāti, grib kļūt disciplinētāk, lai attiecīgi atrisinātu to problēmu, kas ir mēs, lai viņi varētu sasniegt savā dzīvē vairāk, vai ne? Un es kā vienu no galvenajiem spēcīgākiem instrumentiem, lai mēs tik kontrolē un atrisinātu kādu problēmu, es viņiem saku džims, fiziska aktivitāte, uzbliez treniņu. Uztais burpīs, aiziet paskrien, dzīve būs pavisam citādāk. Tā problēma no tik lielas problēmas taps par tik maziņu, un tu viņu vismaz beidzot varēs atrisināt. Jā, jāizsit sevi no tās enerģijas negatīvās. Pārsties, kas pa pitoniem, aiziet, pumpē. Pilnīgi piekrīt. Mikroviņu krāsnes mentalitāte ir sačakarējis cilvēks, tik tiešām. Tas, kad mēs varam ātri pasūtīt zemenes. Kādreiz mēs zemenes gaidījām, kamēr viņas izaugs, un tu viņas varēja apēst tikai nākamajā gadā. Tagad tu viņas var nopirkt jebkurā veikalā. Steriki jau arī. Steriki jau arī, jā, protams. Tas tādu mazo pātrinājumu iedod. Bet attiecīgi, ja mēs runājam par steroīdiem, tad, kad es gribēju to darīt profesionāli, protams, es lietoju. Un, ja tev ir mērķis dzīties pēc profesionālās karjeras kaut kādā veidā saistībā ar bodybuilding, jā, tu to vari izmantot. Vai arī otrs variants, tavu hormoni jau sāk iet čupā un tev ir vajadzīgs kaut kas tāds, lai tu varētu pacelt augšā savus hormonus. Bet ja tu to vienkārši gribi darīt dēļ smukām bildēm, dēļ meitenēm, tad es uzreiz tev apbēdināšu. Meitenēm tie lielie muskuļi mums interesē, diemžēl. Vairāk tev būs uzmanība no gym dudes. Un otrs, tev reāli ir liels risks ar veselību. Un tas bija tas, ar ko es cīnījos. Varbūt no ārsta neviens cilvēks to tā nebūtu pateicis, bet tas bija ļoti sūdīgs posms manā dzīvē. Kāds side effect? Mata atkāpjās. Es jau cenšos tā kā slēpt, vai ne? Bet man attiecīgi ir izveidojies U-burtiņš, jo, ja tu par daudz blies testosteronu, un, protams, ja tu ģenētiski tev ir ierakstīts, ka tu pazaudēs matas, tas vienkārši pātrināja to procesu, un manā gadījumā tas tā ir noticies, vai ne? Tā kā būs jābrauc uz Turciju. Davai, līdz galam. Vēl? Jā, davai. Vēl divs. Paņemsim vienu cable hammer kausu. Perfekt. Un tad jau pa lielam visu. Kāpēc domāju par tricipu? Es aizmirsu, ko mēs trenējam. Labs treneris. Slavi. Tev reiz ir tik labos biceps kadrs izcelt ārā no tā visa. Skaties. Kurai galvai šitais ir, Andri? Mazajai. Tas tā kā iekšēji vairāk iekšdaļai, viņš vairāk tā kā uz platību iet. Pumpē. Aiziet. Dzenās, jā? Šis man ir viens no favorītu vingrinājumiem, tā kā bicītim. Man nereāli patīk. Es viņu arī tik labi varu sajust. Galvenais nevajag daudz svaru, bet kā pamst vienkārši. Vai. Aiziet. Pirmā uzlaidīs tādu, bišķiņ pēc tam paņem smagāk.
kā tu klientiem kārto tos treniņu plānus? Visi trenējās pēc viena vai tu kaut ko pielāgo? Nē, viss ir individuāli. Jāstāsta cilvēku mērķiem, ko viņi vispār mēģina sasniegt, kādas muskuļu grupas viņi grib prioritizēt. Viss ir balstīts uz spektra treniņiem, jo principā tas arī dotos labākos rezultātus, principā, lai mainītu ķermeni, lai sasniegtu tādu lean body, ko visi lielākā daļa vēlās. Bišķi tos muskuļus uzzīt. Citam, piemēram, grudeks ir vājais punkts, citam pleca aizmugura vājais punkts, citam kājas vājais punkts. Tev attiecīgi ir jāpieplāno tas treniņu plāns tā, lai tu uzbruc tiem vājiem punktiem un lai to ķermeni izcel, vai ne? Tā lielā kļūda ir tā, ka cilvēki iet vienkārši googlē, tur atrod push-pull legs, bro split un vispār neko nepielāgo priekš sevis un vienkārši bliež. Tas nav pielāgots priekš tavu ķermeņu un tas nav pielāgots priekš tavas ikdienas, vai ne? Tāpēc, ja tu gribi, lai tas viss ir perfekti, tad uzjautā kādam profesionālim, kas tu saprot, kurš var apskatīties tavam bildēm, izplānot visu attiecīgi priekš tevis, priekš tavas ikdienas. Un tas ir arī tas, ko mēs daram, vai ne? Ja tev vajag sakārtot treniņus, rakst man vai rakst Andrim, jebkurā gadījumā tev vajadzīgs ir profesionāļu viedoklis, lai attiecīgi to var izveidot priekš tevis un lai tu varētu progresēt daudz ātrāk. Kā mēs runājam, laiks ir tā lieta, ko tu nevari dabūt atpakaļ. Un, Andri, tu tā kā seko līdz saviem treniņiem, tā kā pierakst ciparus? Jā, vienmēr. Mūsdienās ir ļoti vienkārši. Klientiem man ir aplikācija, mēs izmantojam. Tā kā es viņiem to visu uzstādu, viņiem tur vienkārši jāsaliek tie cipari. Bet pats arī es izmanto aplikāciju, lai vispār var saprast, ko man uzlabot nākamajā nedēļā. Jo principā, ja domā, ka to visu atcerēsies galvā, tas nav iespējams. Un ja tu katru reizi ies uz zāli un darīs kaut ko pilnīgi random un domās, ka pagājušajā nedēļā man bija 50 kg, bet īstenībā to neatcerēsies, tad beigās tev tas progress nebūs. Negribu būt tas average Joe, kas iet uz džimu, izskatās tieši tāpat kā pirms 4 gadiem. Ir jābūt struktūrai, jāsako līdzi ar tiem cipariem. Un vēl kas, zini, tu vari noķert kaifu no tā, ka tu redzi, ka iepriekšējā reizē tu biji vājāks un šodien tu esi stiprāks. Tu vari dabūt to uzvaras sajūtu un garšu, kas tev iedos atkal citu perspektīvu tvai dienai. Jo, ja tu esi uzvarētājs, tu nevari būt zaudētājs. Tieši tā, jā. Un vispār es gribu arī pieteikt to, ka jābeidz ir tā kā baidīties ieguldīt naudu sevī. Tā kā reāli tu esi bankomāts, tikai kurš reizina ārā tos ciparus. Tu ieliec naudu iekšā sevī, tu dubultā saņemsi atpakaļ. Jā, tieši tā, es pilnībā piekrītu. Un es arī ļoti daudz esmu ieguldījis vispār pēdējos 5 gados. Un tas pats primārais, ko es vienmēr iesaku cilvēkiem, nebaidieties. Jūs noteikti nepieļausiet tik daudz kļūdas, kā varbūt daudz citi pieļaus. Un problēma ir tāda, ja jūs mēģināsiet to visu sasniegt vieni paši, baidīsieties ieguldīt sevī, sporta zālē, vienalga uzturā, trenerī, tad beigās ir tā, ka vienkārši padosieties. Jūs neredzēsiet tos rezultātus. Jums beigās nebūs tā motivācija, netiksiet pāri šķēršļiem un jūs vienkārši sapratīsiet, tas nav priekš manīm, jo šis nekas nestrādā. Un tā ļoti daudz cilvēku dara, un tāpēc 5 gadi, 10 gadi paiet un nekas nav mainījies. Bet tie, kas reāli investē sevi, tie arī redz to progresu, un kā jau Mārtiņš teica beigās, jo vairāk jūs investēsiet sevi, jo jūs vairāk uzlabosiet sevi fiziski, mentāli, garīgi, un, protams, visi tie skillseti jums atspēkosies daudzkārt dzīvē. Otrkārt, jūs varēsiet vairāk pelnīt naudu, jo ticiet man, kad jūs būsiet sava labākā versija, gan mentāli, garīgi, fiziski, jūs arī vairāk ņemsiet riskus, investēsiet naudu pareizajās vietās, varbūt arī vairāk progresēsiet savā profesijā, nevis stāvēsiet tā kā uz vietas, tā kā tas viss pieder pie lietas. Un vēl viena lieta, ko noteikti daudz cilvēku tagad rakstīs, ir tas, ka viņiem nav tās naudas. Jā, mums jau viegli runāt, mēs vairāk pelnam, un, protams, mūsu situācijās tas viss izklausās daudz vienkāršāk. Un es domāju, tieši tāpatās pirms tam, bet tad, kad es reāli tā paskatījos savu dzīvi, es vienkārši daudz ko tērēju lietās, kas nebija tik svarīgs, kā piemēram alkohols, vēl visādas izprieces, vai ne, ko mūsdienās jaunieši patīk viņiem izmantot naudu tajās lietās. Un tad, kad jūs reāli vairāk parunāsiet ar sevi, sapratīsiet, kur jūs to naudu izšķiedējat visu laiku un prioritizēsiet lietas savādāk, tad jau atradīsies. Tev ir tik daudz brīva informācija. Pat šajā video ir tik daudz informācija, kas tev var palīdzēt ap treniņiem, ap mentalitāti. ChatGPT labākā štela, kas ir pasaulē izdomāta tagad. Protams, izklausītos kā ideālākajā veidā, ka cilvēki izmanto to free resource un to informāciju, kas vispār tiek dota online. Kas jums svarīgāk? Ja jūs gribat saglabāt savu laiku un gribat ātrāk rezultātus, tad jums būs tā finansiāli jāinvestē sevi arī. Bet, ja jūs negribat investēt finansiāli, tad jums nāksies investēt ar laiku. Tieši vakar situācija. Man ļoti lojāls sekotājs Instagramā. Viņš kādu, man liekas, 1,5 gadu jau man seko ļoti bieži storijos, engageojās ar mani, mēs tur čatojam. Un es viņam teicu, doj vecīt, uzstādi plānu, lai tu vari tikt iekšā manā akadēmijā. Viņš sākumā mācījās no tā kontenta par brīvu, ko es viņam devu, vai ne?
bet viņš teica pēc tam, vecīt, man vajag tavu palīdzību. Un ko viņš izdarīja? Viņš pārdeva mašīnu, lai ieguldītu sevi, lai varētu mani hairot kā savu coachu, lai mēs varētu sasniegt rezultātus kopā. Viņš vakar pievienojās akadēmijai, un es par to viņu respektēju, jo viņš viens no tādiem džekiem, kas parāda to, cik viņš ir īstenībā izsalcis pēc labākas dzīves, jo es darītu tieši tāpat. Tā kā, ja tu gribi, tu vienmēr vari atrast variantu, kā ieguldīt sevi. Un liela daļa cilvēku baidās veidot šādus riskus, pārdot mašīnas kaut kā ielikt sevi pozīcijā, kur varbūt būs tas diskomforts sākumā. Bet ja tu domā ilgtermiņā, un tas cilvēks arī tā domā, viņš sevī tagad ieguldīs, lai viņam pēc tam atnāk 10-kārši, 100-kārši, un viņš saprot, ka vienkārši nākotnē tā dzīve uzlabosies un būs daudz vairāk mašīnas un arī vairāk pelnīs. Zini kā, man tas tā līdz sirds dziļumiem aizkustināja, tāpēc, ka es 2 gadus dzīvoju 11 kvadrātos Norvēģijā. Man apkārt draugi pirka mašīnas, cits krutāk, cits vairākas tās mašīnas. Es biju vienīgais džeks, kas brauc ar rīteni uz darbu 2 gadus. Bet es katru dienu zināju, pēc kā es dzenos, ko es gribu sasniegt no savas dzīves. Es katru kapeiku krāju, lai es varētu ieguldīt sevī. Protams, es nezināju un neticēju vēl tam procesam, jo man neviens nebija no pazīstamiem, kas bija vispār izsities uz priekšu. Es pats tos lēmumus pieņēmu. Šī gadījumā mēs tev esam kā piemērs, mēs tam esam gājuši cauri. Tā kā, ja tu esi uz to slieksni, kur tu gribi riskēt, ieguldīt sevī, dari to. Labākais fucking ieguldījums sevī. Un šķēršļi jau tāpat būs. Arī mums šobrīd arī ļoti visādas problēmas, visādi šķēršļi, kam jātiek pāri. Jo vairāk turpinās augt, jo lielākas problēmas tev beigās būs, jo tu būsi arī vairāk gatavs tām problēmām, vai ne? Tad, kad tu esi sākumā, tās jau tās mazākās lietas. Tev liekas, ka tikai tās lielas problēmas beigās sapratīs, kad ir daudz lielāks, tad, kad tu sāksi kaut ko investēt sevī, augt, mainīties, progresēt. Un dzīvi piespēlēs. Tas jau vienmēr, tas pieder pie lietas, vienkārši beigās tu tā kā vairāk sevi attīstīsi, būs vieglāk tam visam tikt pāri. Tā kā nedomājiet to, ka jūs būsiet laimīgi tikai tad, kad jūs sasniegsiet kaut kādu milzīgu rezultātu, jums ir jāiemīl to procesu un jāizbauda to, ko jūs darat ikdienā, jo tas ir tas 99%, vai ne? Tas 1% tikai tad, kad tu sasniedz kaut kādu mērķi, bet līdz tam, lai tiktu, var paiet gadi, 10, 5, 20 saistībā, atšķirībā, kādi jums tie mērķi ir. Un padomājiet, jūs nebūsiet nelaimīgi visus tos gadus, jums jāizbauda tomēr tas process, jābūt pateicīgiem par to, kas jums vispār ir šobrīd, un tad jau vairāk tā dzīve arī atspēlēs un vairāk arī sanāks. Mic drop. Perfekt, vienkārši. Nekad apmierināts, bet vienmēr pateicīgs. Jā. Tāda mindsetam ir jābūt. Pateicība ir tāds viens labs baigais tools, ko es arī izmantoju jau pēdējos 5 gadus, kas arī palīdz mainīt to mindsetu un perspektīvu, jo liela daļa cilvēku, viņi vienmēr skatās to, kas viņam nav dzīvē, tā vietā, lai skatītos to, kas viņam šobrīd ir. Jo tu reāli pasītos, tev ļoti daudz, kas citiem cilvēkiem vispār nav. Vienkārši dēļ tā, ka tu esi tajā zemē emocijā, tu vienkārši neredzi vairs skaidri. Tāpēc tev pateicība ir viens no spēcīgākiem instrumentiem, kur pacelt augšā savu vibrāciju. Un iekāpjot tajā pateicības sajūtā, tu jūties patīkamāk, tu sāc ieraudzīt lietas, ko tu varbūt pirms tam neieraudzīji. Un pie tam tev būs vairāk lietas vēl par ko pateikties. Tieši tā. Dzīve atspēlēs reiz. Jo vairāk to enerģiju tā kā parāda dzīvē, jo tas visums arī to visu redz. Un beigās kaut kādā veidā tev atspēkosies. Tev kaut kas labāk parādīsies, karjelā labāk ies. Un vienmēr pamainiet perspektīvu. Vienmēr var būt sūdīgāk. Ja? Nedomājiet to, ka visiem tur visi forši un labi, jo sociālai tīkli, viņi tādi baigi mānīgi. Visi izstāsta, ka cilvēki dzīvo tā kā miljonāri. Visiem baigi krutās mašīnas, tur dzīves, visi ceļo. Bet pa lielam jūs jau nezināt, kam tas cilvēks gāja cauri vai vispār, kas tur realitātē notiek. Daudz, kas varbūt ļoti fake, bet arī daudz, kas ir tāds, kas, ja jūs reāli redzētu, ko tas cilvēks izgāja cauri, jūs varbūt nemaz negribētu viņu dzīvi beigās. Salīdzināšana ir thief of joy. Tev var nozagt to prieku. Pasties, redz, kā viņam un man nekā. Bet nē, es pateicīgs par to, kas tev ir, un tev būs tāds vērtīgi cits skatījums uz to dzīvi. Un, kā teici, tu būsi fulfilled, būsi piepildītāks, vai ne? Nu ko, mums te, man liekas, viss ir, vai ne? Viss, jā. Mēs kaut kur braucam mest. Noteikti. Nu, ko? Labākā daļa pēc treniņa, kārtīgi pārēst. Baigi labs. Tā, Andri, nu ko mēs izdarījām? Mēs uztaisījām muguru, mēs uztaisījām biceps. Tas mēs noteikti ejam pārģerties un laižam pārēst, vai ne? Jā, noteikti. Tā, Andri, paldies tev par treniņu. Jā, labs, cerams, paldies. Ka cilvēkiem noderēja. Un tagad tālāk tiksimies podkāstā. Viņai dzimšanas dienā, iedomājies, manai māsai. Es viņai saku, es gribu sevi nogalināt. 15. stāvā, uzgāju uz balkonu, skatos lejā un es domāju, vai tiešām šitā viss arī beigsies. Un burtiski 3 mēnešus vēlāk es jutos tā, kā man pieder visu pasauli. Paņem pirmo soli, uzreiz parādīsies otrais. Tu nezini, kā, kur, kas, ko, viss mums piespēlēs. Labākais mēnesis līdz šim bija 21 000. Bet vidējais mēnesis, protams, bišķi zemāk. Tad tas arī tas mans komforts, laikam. Tagad jūs redzat, kāds ir viņa ikdienas office, ko viņš ikdienā dara. Cerams, ka jūs kaut ko iemācījāties. Un tagad nākošajā daļā jūs varēsiet uzzināt vairāk par viņu. Sīkāk par viņu motivācijām, sīkāk par to, kam viņš ir gājis cauri.
varēs sarezināt un kaut kādā veidā motivēties no tā stāsta. Jo gal galā viņš te negudrojās tāpat vēl. Viņš kaut kam ir gājis cauri, lai viņš par to varētu runāt.